turpinām ar šīs nedēļas saldāko notikumu lielo kūku cepšanas čempionātu, kas šajā nedēļas nogalē notiks Rāmkalnos. Tur aicināts ik viens, gan lieli, gan arī mazi, kuri vēlas nogaršot un ieraudzīt, kā top Latvijas gardākās lauku tortes un kas ir jāzina, lai tādas uztaisītu pats savai ģimenei mājas apstākļos. Turklātienē varēs satikt arī Latvijas labākos cilvēkus un labākos pavārus, kas ar kūkām ir uz to, un tas ir viens no lielākajiem pavāriem. Mārtiņš Sirmais, un par kūkām arī nākamais stāsts. Konkursu Latvijas lauku torte piedāvā Dansuker baltais cukurs, saldums no dabas un pilsētu informācijas portāls Pilsēta 24 LV. Jau šo svētdienu varēsim palutināt savus vēderus un nogaršot gardākās mājās ceptās tortes, kā arī noskaidrosim gardākās tortes cepēju. 4 zinoši gardēži iejutīsies žūrijas lomā, lai noskaidrotu, kura tad ir tā torte, par kuru var teikt, mēli var norīt. Signe Šēnfelde, vīna un ēdienu žurnāliste, vairāku kulinārijas izdevumu galvenā redaktore. Ēriks Dreibants, šefpavārs restorānā 3 pavāru restorāns, Latvijas pavāru kluba biedrs. Liene Tomsone, konkursa mūza, konditorijas kūkotava līdzīpašniece, raidījuma Lapsa virtuvē vadītāja. Mārtiņš Sirmais, konkursa patrons, Latvijas lauku labumu fanāts un atbalstītājs, Latvijas pavāru kluba biedrs. Visiem žūrijas pārstāvjiem ir labi zināms, kā jāgaršo īstenai Latvijas lauku tortei ar bērnības smeķi. Man kādreiz bija ļoti liela un plaša dzimta, un pāris reizes gadā viņi sanāca kopā, lai svinētu jubilejas, un uz šīm jubilejām vienmēr tika cepta liela, ļoti liela torte. Bija maziņš. Tad laukos notikās brālēns, māsītes, precējās vai kāds kaimiņš, tad gāja un tad likt tur tās lielās tortes vai krāsainām dažādām puķiem. Un tad viens no sportiem bija vērot, kad vecāki vai tantes ļaunās skatās citu pusi un tad ēst tās rozes nost. Mums bija arī diezgan paliela virtuve un tad torti gatavoja gandrīz vai visu dienu vai pusdienu. Un es tur biju līdzās. No sākuma varēja ēst tur olas ar cukuru, saputots, tad sviests, tad to viss sastāvdaļas jau, var teikt, tā diena man bija svētki jau no paša rīta, jo es varēju neko citu neēst, es varēju piedalīties tortes gatavošanā un ēst tās sastāvdaļas un vēl beigās dabūt lielu gabalu tortes, un tad onkuļi parasti atteicās, jo bija brandvīti sadzērušies, un tad vēl nākamā dienā bija, un ilgu laiku bija riktīgi svētki. Arī es bērnībā, ka vēl biju maza, tad neviena svētka nebija iedomājama bez tortes. Un mana vecmāmiņa nāk no Burtniekiem, no Valmieras. Un tā, kad viņi brauc ciemos pie mums uz Rīgu, tad vienmēr es atceros pirmais, ko es ieraudzīju, tad tas bija tāds milzīgs koks, tāda kaste ar noņemamu apakšu, tā kā, kur to kūku varēja izņemt. Un es atceros, ka pirmais, ka viņi nāca to milzīgo kastu, jo tā kūka svēra, nezinu, kādu 5 kg, jums bija milzīgs ballīts. Un tad viņa autobusā bija atvedusi no Burtniekiem to pašcepto kūku. Tā man kaut kā tās atmiņas ir ļoti tādas mīļas un siltas. Mums tās tortes veda, mēs paši viņas necepām, viņas veda, un tad viņas griez lielos gabalos, un mēs viņas ēdām tā bērni, kad uz salvetes vai šķīvni ar pirkstiem viņas bāza mutēm. Svarīgākā konkursa pievienotā vērtība ir tradīciju saglabāšana, kas mūsdienu steigā dažkārt piemirstas. Man ir svarīgi, lai latvieši joprojām turpinātu cept mājās gan maizi, gan arī torti. Man ir prieks par katru saimnieci, kas joprojām cep tortes, neskatoties uz to, ka mēs veikalā varam dabūt pilnīgi visu. Pirms nedēļas Jelgavas veikalā Elvī, kafetērijā, es nogaršoju arī brilē krēmu pa 60 centīmiem. Tā ir tā nacionālā vērtība, tā nacionāla ēdienu identitāte, vērtība, kas nav tikai mūsdienīga francis majonēze, kas ir ar saknēm un ar garšu, kas mums visiem, pilnīgi visiem, kas ir man 30 gadnieku vecumā, asociēs, lauka torte, tātad viņi garšo šādi. Katrs žūrijas pārstāvis tortes vērtēs pēc saviem kritērijiem, bet visi kā viens atzīst, ka galvenā ir tā īpašā garša. Es arī meklēšu bērnības garšu
Jo man liekas, tās ir tās īstākās un patiesākās, ar tām nepieviļās. Un man ļoti svarīgi ir, kad ir tās lauku tortes, kad tiešām ir no īstām molām, varbūt tās rozes ir iekrāsotas sarkanas, bet tur ir izmantot biešu sulu, nevis krāsvielu tādas. Katrā gadījumā tai tortei jābūt dabīgai, ja tur kāds blēdīsies un liks visādi stabilizators un aizdomīgus saldos krējumus, lai viņa būtu tur cietāka, skaistāka, tam līdzīgi, tad noteikti ārā. Es vērtēšu vispirms jau droši vien vizuālo, jo es atceros savas vecmāmiņas tortes, un viņas bija nenormāli skaistas. Viņas bija ļoti akurātas, precīzas, tiešām vislabākās atmiņas un arī garšas ziņā. Man ir ļoti svarīgi tieši garšu šī saskaņa, lai nav ne par saldu, nevar būt par skābu, ne par sausu, lai ir tāds līdzsvars, lai tāda harmonija tai kūkā. Pamatlietu produktiem jābūt labiem. Pamatprodukti visi labi, tad tehnikas, temperatūras, un tad jau viņi arī sanāk garšīgi. Konditorija kā tāda, viņa jau ir pedantiska lieta, un tur ir ļoti daudz noslēpumi. Un tos noslēpumus tad arī, jo tiešām salīdzinot viņus vienkārši ar viltoto zaķu vai cepešu cepšanu, ka tur ir ļoti, ļoti svarīgas mazas niansītes, ka tu vari pilnīgi visu aizliet šrējā. Mārtiņš Sirmais sagatavojis arī īpašu balvu skaistākās sviesta rozes autoram. Man ļoti svarīgi tām tortēm ir sviesta rozes, jo viņas ir visgaršīgākās vienmēr. Un tās sviesta rozes, to redzēt, kā cilvēks ir centies, to redzēt to rūpību, kā viņš ir piegājis tam visam. Un tās sviesta rozes, var pateikt, pat varbūt samaloja, bet var pēc tām sviesta rozēm pateikt, kāda būs tā garša, cik ir tā liela tā centība. Ja tu proti cept gardu, jo gardu mājas torti un izdekorēt to tā, ka acis nevar novērst, neaizmirsti, ka jau šo svētdienu tev jādodas uz atpūtas parku Rāmkalni un jāpierāda, ka esi visgaršīgākās tortes cepējs. Rūta Čivčīmans Zaķītis, Tautas balss. Konkursu Latvijas lauku torte piedāvā Dansuker baltais cukurs, saldums no dabas un pilsētu informācijas portāls Pilsēta 24.